Satnām. Mīļi aicināti maza tiešraide. Mēs šodien pelposim, jo ir piekdiena un lai mums būtu maksimāli forša nedēļas nogale. Mēs negaidīsim, ka kāds mums viņu hops atnesīs dāvanā. Mēs šodien pelposim. Un kas ir tas, kas mums neļauj piedzīvot sevi, tas ir stress un no kurienes rodās stress? Pirmkārtām, ja mēs visi gribam cīnīties pret stresu, es iedošu elpošanu, bet padomāsim vairāk. Labi, mēs varam pelpot pret stresu, man ir elpošanas tehnikas tātad, bet es jūs gribu aizvest nedaudz dziļāk, lai jūs vēl mazliet padomāt, pirms mēs sāksim darīt, jo mēs to darīsim. Tikai vieru mēs arī darīsim, jā. Tātad, kad ir šis te moments jūsos, kad ir šīs stresa situācijas, padomājiet, kas tieši jums izraisa stresu. Tātad, un ja mēs padomāsim, piemēram, man šobrīd varētu būt stress. Es nāku tiešraidē, tūlīt es jums kaut ko atkal rādīšu, mistisku, elpošu, kaut kā jocīgi. Kāds stress man varētu būt? Tātad, man varētu būt, mani vērtēs. Tātad, kas ir apakšā zem katra stresa, kas notiek? Apakšā vienmēr ir kaut kas lielais. Un tās ir bailes. Bailes ir tas, kas ir apakšā zem visām mūsu, kā es smējos, lielajām, mazajām nelaimītēm un mūsu pašsajūta. Kāpēc mēs vispār nepiedzīvojam savu dzīvi? Tās ir apakšā liels tāds tā kā bloks, jā. Tās ir bailes, un bailes mums neļauj piedzīvot sevi, bailes neļauj mums realizēt sevi. Bailes tikt vērtētiem, bailes, kā sapratīs, nesapratīs, pieņems, nepieņems, kā tas izskatīsies. Un pat, ja citreiz jums liekas kādā situācijā, kāpēc es esmu atkal, kāpēc man tad ir šis slavenais vārds? Un kāpēc sanāk šis nebija tik daudz, mēs nedzirdējām, ka mūsu omas runātu par bailēm, jo nebija jau kas mūs vērtē. Un cilvēkam ir šīs ka mums ir nepieciešamība, ka mēs esam piederīgi komunai. Senos laikos mums bija ļoti vienkārši piederēt komunai, jā? Tas bija mazais ciematiņš, un mūsu ģimene maksimāli tātad 25 cilvēki, labi 100 cilvēki, kas lielākā ciemā dzīvoja, jā? Un bija viegli un ērti viņā iederēties. Šobrīd mēs izejam lielākās auditorijās, mēs esam plašāk, un katram savā veidā, tāpēc rodās, kāpēc šodienā ir tik daudz stresa, tāpēc, ka ir cits mērogs visām un arī mūsu darbībai. Bet tātad mēs šodien pelposim. Šie elpošana iedarbojas uz mūsu 5 pirmelementiem, un tā tāda skaista tēma, man jau gribētos mazliet vairāk veltīt laiku mūsu tatvām, bet kas ir 5 pirmelementi? Tas ir tā kā, no kā mēs visi sastāvam, tāds mazliet jogas pamatiņš, jā, ko es domāju daudz no jums zina, jā, ka mēs sastāvam tātad, tas ir zeme, ūdens, uguns, gaiss, ētera elements. Un tad, kad mēs šos 5 pirmelementus balansējam mūsos, un tālāk šie elementi veido mūsos arī gunas, bet es nerunāšu vairāk, jā, citādāk līdz visiem viss sajuks, kuram ir vairāk, kādā ir vairāk šis gaisa elements, jā, un ēteris, tie ir vatas, kafas ir atkal izteikties zemes elements, jā, pītām ir atkal vairāk šis te uguns, kas mūs veido, viņš mainīgs var būt, jā, kāpēc? Ārjurveda ļoti brīnišķīgi paskaidro, kāpēc mēs esam tādi, kā mēs esam, un arī tur ir izskaidrojums, kāpēc joga palīdz, jo mēs visu laiku varam balansēt. Šī poza, šī mudra, jūs viņu esat redzējuši ļoti bieži, lielie līderi stāv un runā, ne tik aktīvi viņi šo mudru netur, jā, viņi ir tā, hops, nedaudz. Paldies, Lauriņa. Lauriņa mani klausās, cik forši. Jā, Lauriņa, šo te starp citu, tiem, kas esat komandās, kas strādā, es noteikti iesaku, ja jūs runājat auditorijas priekšā, izmantojot šo mudru, jo lielie līderi viņi izmanto. Jūs viņu esat redzējuši, jā. Viņi tikai tā lejā stāv, rokas ir nolēduši vai runā, jo cilvēks, viņi apzināti to dara, tāpat kā lielie līderi.
un lielās valstis un lielie tādi, kas grib atstāt ietekmi, izmentē mudru. Padomājiet, cik daudz, kur ir šis 3 stūris, ja? 2 sagriezties. Nesaukšu valsti, kurā arī izmanto, vai to pašu ugunskrustu, kas senās laikos izmantoja, ne labos veidos, tātad simboli, mudras, ko var izmantot, un tas ir tiešām efektīgi, ja? Un šī mudra, ka mēs saliekam kopā, pirkstu spilventiņi saskarās, šādā veidā jūs varat pat vēl neelpojot jau sevi balansēt, sevi šos te 5 pirmelementus. Mēs tā kā nokušinām, tā kā mūsos ir dusmas, tā ir mūsu iekšējā uguns, laterģiskums, vairāk tāds smagnējība, tā ir, kad zeme ir pa daudz, jā, vai kad ir gaisa elements, ka mēs esam, viss ir lido mūsos, ja mēs nevaru sakoncentrēties, iziet tiešraidē, neiziet tiešraidē, rakstīt, nerakstīt. jā, baznīcas zvani. Mums šodien teras ir vaļā, es atstāju, lai vēdinās pēc beidzot vēsāks. Tāpēc jums tiek mašīnas, zvani, kā es smējos, tā kā tādā Indijā, visi ielas trokšņi. Jā, apstiprinājums teiktajām. Un es noteikti gribu teikt, pamēģināt arī bērniem, no sākuma sākat ar vienkāršām lietām, bet parādiet vienkārši šo kustību, saka, pat tad, kad tu jūties nelāgi, ka tev nav ok, ka tu jūti, ka kaut kas kaut kur. Patur vienkārši rokas šādā veidā. Un kas ir labi, ka tad, kad mēs iemācāmies šo mudri, jā, mēs viņu sākam automātiski pildīt. Es tagad ceru, ka man nebrauks ilgi tās mašīnas atpakaļ gaitās, un ka viņas aizbrauks projām, braucat, ko mums te tieši raidē. Zvani mašīnas izbaudīsim, lai mums paskan. Skaista, vai ne? Un tā kā mēs saliekam rokas šajā mudrā, es aicinu paelpot, tātad balans. Nākamais mēs pieliekam klāt elpošanas tehniku. Un šeit, lai mēs tieši samazinātu stresu un šo te iekšējo baiļu sajūtu, novietojot elpoņus, tā kā taisna līnija, īkšķis, redzat? Īkšķis skatās vairāk uz mūsu sirsniņu, ja? Un pirksti pavērst uz priekšu. Pirksti nesaskarās, viņi ir atvērti. Sēžat uz krēsla, mugura taisna, acis pievērtas un sākam koncentrēties uz deguna galu un veicam ieelpa, viena dziļa caur degunu, ieelpojam un veicam caur muti O formā izelpu, un šī izelpa ir sadalīta 8 daļās. Saskaitiet, jums ir 8, jūs esat izelpoši un izelpā. Sajūtat, lai vēders piespiežās, tā kā nedaudz jau beigās pēdējais gaisiņš tiešām jums vēders piespiežās klāt mugurkaulam. Un veicam atkal caur degunu jauna ieelpa un izelpa caur muti O formā. 8 reizes saskaitam un šādā veidā paelpojat. Sākumā pilnīgi pietiek 3 minūtes. Tie, kas vispār nesat ar elpošanas tehnikām pazīstami, 3 minūtes jums pilnīgi pietiks. Tie, kas esat jau man profesionāļi, profiņi, jā, tie droši 11 minūtes. Un jūs sajutīsiet, kā jums bija sajūtas pirms tam un pēc. Jūs redzēsiet, ka prāts, viņš tā kā jums pilnīgi jūs tā kā sevi sabalansēsiet. Un kā es saku, tāpēc viņu sauc par tatvu balansa, antistresa prānejama, tātad mudra, jā, pavērst īkšķi pret sirdi, pirksti uz priekšu, elkoņi veido taisnu līniju, sēžat uz krēsla, acis pievērtas, koncentrācija, deguna gals, galva viegla kākla atslēga, ieelpa deguns, izelpa caur muti, O formā, viena elpa sadalīta 8 daļās. Uz katru šo daļu vēl tāds, ko jūs varat izdarīt. Jūs varat pielikt mantru klāt, piemēram, to pašu sa, ta, na, ma 2 reizes. Un tās būs 8 daļas. Tad jūs vēl vairāk, jūs tā kā vēl mēs pieliekam mantras šo vibrāciju klāt. Viņa mentāli galvā jums skan, jūs tā kā izelpu taisat, jā, ieelpa un jauna ieelpa un turpinam šādā garā. Tie, kas gribat dziļāku baiļu izstrādi,
man būs online retrīts. Online retrīts šoreiz tas būs kopā salikta Ajurvēdas pārtika, ikdienas prakses, 11 dienas pēdējā, un mēs to visu darām uz bilstoša mēneša fona, lai mēs absolūti sevi attīrītu no bailēm. Tām bailēm, kas ir zemapziņā, tām bailēm, kas rada mums ikdienā stresu, tām bailēm, kuras mēs ar prātu pat neapzināmies. Jo mums ļoti daudziem, mums ir milzīgs potenciāls iekšējais, un mēs no viņa izmantojam labie 10%. Arī es aizvien vēl strādāju kaut kādām savām bailēm. Man arī ir lietas, ko es neesmu izdarījusi, un es apzinos jau šodienā, ka tur ir apakšā vēl palikušas bailes, ar kurām arī man ir jāstrādā. Kaut gan tik daudzas bailes man jau virsējie slāņi ir aizgājuši, jā? Braukt ar mašīnu, iet lejā pazemes klintīs, iet gar klinšu malām, lidot lidmašīnām, man bija šausmīga aerofobija. Es nevarēju braukt tuneļos, man bija klaustrofobija. Es biju pilna ar fobijām un panikas lēkmēm, un tam apakšā bija šis te baiļu, jā. Šobrīd man ir palikusi pēdējā. Es nezinu, vai pēdējā. Gan jau es kaut ko vēl atklāšu, mēs visu laiku sevi atklājam, jā. Ierobežo. Kas mani atkal ierobežo, kāpēc es neizdaru? Un ātrunas mūsu prāts izdomā. Nevis, ka tās ir bailes, bet tev jau to nevajag, visiem jau tā nevajag, citi jau arī nedara, ja? Bet patiesībā, ja mēs tur dziļumā čik aizjām izrokamies, ja? Ļoti bieži tās tikai un vienīgi bailes, dziļi norektas, un jā, caur mums būs šajā no 1. līdz 11. septembris būs ļoti dziļas 6 prakses, 7. būs jau uz jaunmēnesi. Tur būs viena fantastiska meditācija, kas būs ļoti interesanta pat tiem, kas esat ilgi kundalīni jogā, arī kundalīni jogas pasniedzēji. Tikai dēļ tās vienas meditācijas, ko mēs pildīsim, es jums iesaku arī būt, jo viņa nav nekur. Es viņu dabūju no savas skolotājiem, es esmu ļoti laimīga, ka es viņu dabūju, jo viņa uz to mūsu radošo enerģiju, ko viņa ar viņu izdara, tas ir wow. Bet es nestāstīšu tālāk, tāpēc, ka lai paliek lietas klusumā, un es pēc tam arī nedalīšos daudz ar, ko mēs darām un kā mēs darām, tāpēc, kā man patīk, ka mūsu intīmie procesi, un šeit es atnāku, jā, es varu jums teikt, varbūt tev to vajag, varbūt tu gribi pamēģināt, bet pārējais paliek katra paša ziņā, un jā, ar ko mēs atšķiramies kundalīni joga, ar to, kā es nevaru apgalvot, kad aizies tieši tā baile vai aiziet tieši tas, bet tas, ka mainās dzīve, to es varu apsolīt. Un es arī padalīšos, ko šajā vasarā izmēģināju un kas man darbojās brīnišķīgi no Ajurvēdas, pāris lietiņas. Es atkal taisīju eksperimentu. Es visu laiku kaut ko eksperimentēju, jo visu, ko es jums nāku un stāstu, es pirms es saku, ka tas darbojās, es tiešām pārbaudu. Es esmu izmēģinājusi, ka es neesmu uz sevi visu, lai es teiktu tiešām, es zinu, kas strādā, kas nestrādā, un es arī zinu, ka ar katru gadu, ja mūsu ķermenis mainās, mēs mainamies. Un es zinu, ka cik ļoti sarežģīti paliek dažkārt, kad liekas viss, ja, pārstāj kaut kas darboties, kā uzturēt sevi, ja, kā panākt vēl kaut, liekas, ka cilvēkam, ja nāk 50 gadi, ļoti bieži dzirdu no sievietēm tīpaši, kad viņas tā kā pārvelk savai dzīvē svītru pāri, mīļās dāmas, tieši tikai tad jūs sākat pa īstam dzīvot, tikai tad jūs sākat pa īstam piedzīvot tādu dzīvē pilnīgi jauna grāmata, tā kā, kad ir šie te izdevumi, jā, kad bija romāna 1. daļa un tad nāk 2. daļa, kas ir pilnīgi jauni, jums bērni jau ir paaugušies, jā. Vienīgais, kas ir, jā, kā sevī uzturēt šo dzīvības enerģiju, jā, jo ļoti bieži veselība sāk pieklibot, nāk menopauze, jā, bet tas viss ir, tam ir jābūt, un es dalīšos vēl vēlāk arī, jā, kāpēc tam visam jābūt, un nevajag no tā mukt, un tas ir skaisti, tas iedod īstenībā, tam ir dziļa jēga, kāpēc mums daba ir radījusi tieši tādu to posmu, jā, un tā kā, jā, es beidzu pļāpāt piekdienā,
pelpot, pastrādāt paši ar savu stresu, tie, kas tikko pievienoties, pēc tam skatāties ierakstiņā šo te daļu, un tiekamies tie, kas esat gatavi man uzticēties, es jūs paņemšu aiz rociņām un izvedīšu cauri bailēm, lai jūs sāktu piedzīvot tiešām sevi, vismaz dažus procentus vairāk, jo nekas nav skumjāks, manuprāt, kā monokrāts, tā nebies tā monokrāts, nekas nav skumjāk kā nepiedzīvot savu dzīvi, neizdarīt to, kam jūsu dvēsele šeit ir atnākusi, nepiedzīvot savu visu potenciālu un visu laiku sevi noturēt, nokušināt, vai varbūt nē, kā es tur tā, jā? Un tas attiecās arī uz manīm. Man arī ir vēl savs potenciāls, es viņu esmu izmantojis tikai šobrīd, skumji teikt, bet arī tikai kādi 15-20%, ne vairāk. Un es ceru, ka vienu dienu jūs šeit piedzīvosiet, kad es viņu būšu izdarījis vismaz tos 25%. Ja? Tāpēc mums ir kur augt visiem, tāpēc mēs ejam, mēs turpinām, mēs daram. Un šodien ir Veneras diena, dāmas, pucējamies, sakārtojam māju, lai Lakšmī var šodien ienākt pa durvīm. Es tieši arī tūlīt sakopšu savu slieksni. Piektdienas vienmēr man ir tās dienas, ka es aizies notīru mājas slieksni. Tiešā nozīmē es izēju mājas slieksni, nopulēju durtiņus, notīru. Es vēl viņus pat iesmažinu, man tur ir tādi savi maģiskie rituāli, lai Lakšmī, lai var ienākt mājā un visām burvīgu, skaistu šo nedēļas nogali lūtinām sevi. Bet lūtinām sevi tādā veidā, kas tiešām mums dod labu, nevis mūs grauji iznīcina un kaut kā padara mūs tādus latarģiskus tamaza enerģijā, jā. Nē, daram sev satviskus, smaidām, priecājamies, atveram savu sirsniņu un dodam no sevis, negaidot neko atpakaļ. Ticat man, pasaulē pilnīgi visi pietiek, mēs drīkstam visu no sevīm atdot, un jums nāks atpakaļ. Vienkārši darām, esam un baudam šo skaisto dienu un kopā būšanu uz šīs skaistās zemeslodes. Satnām!